Tāpēc tiem arābiem bija teiciens, ja, ka tur par izglītotu sievieti tur 6 kāmieļus, par neizglītotu 100 kāmieļus dod. Ja. Tāpēc, kad viņai ir sieviete, kura varēs normālu ģimeni izveidot, izglītot sievieti nespēs normālu ģimeni izveidot, tāpēc, ka viņai jau tur ir sašūtas smadzenes šitā, ko viņai vajag, ko nevajag, kas viņai pašai kādas ambīcijas mērķi dzīvē, uz ko tiekties un vispārējais. Ja. Un vīrietis, tur ķipas starp citu, lai viņš stāv man smukumam blakus, ja. Tādā garā. Diemžēl, tādā sabiedrībā mēs dzīvojam. Līdz kā liekas baigi pesimistiski, jo praktiski, man liekas, nav tādas sieviešu, kuras būtu orientētas uz ģimeni. Manā skatījumā ļoti aktuāli, ja, šodien sievietes neprot būt par mātēm. Ja sieviete neprot būt par māti, tad viņa nav vispār iespējams izveidot ģimeni. Jā, šodienas sievietes, es zinu, ka 90% gadījumos viņas nav spējīgas būt par mātēm pilnvērtīgi. Viņas nav spējīgas dot. Sievietē ir tā daba paredzēta dot un uzturēt un barot, jā, bet viņas tomēr dominē viņās tās ambīcijas vairāk par to, kas man no tā, ko es dabūšu no šitā visa. Jā, un tad ir pārdzīvojumi, pēc tam visu veselu virkne visādiem psiholoģiskajiem atbalstiem, ja, pēc dzemdībām, pēc grūtniecības laikā, ja, par ko tas liecina, par to, ka viņas nav gatavas ne dzemdēt, ne palikt stāvoklī, ne audzināt bērnus, ne iznēsāt bērnus, neko viņas nevar vairs izdarīt patstāvīgi. Ja. Tas nozīmē, tā ir izdzimšana. Sievietes paliek nespējīgas radīt pēcnācējus. Ja. It kā fizioloģiski tur vēl kaut kas darbojas arī, bet daudzām ir daudz problēmu ar to visu procesu. Jau sevišķi moderni orientētām jaunām meitenēm, viņām ir galva aizgājuši tur, ja, un viņām tur apakšā vairs nedarbojas nekas. Viņām tur ir stress, saspringums un vispārējais. Ja. Un pilnvērtīgi stāvoklī nav spējīgs palikt. Un attiecīgi, jā, tad tāda kā sanāk tā izdzimšanas sistēma. Un pats labākais, kad atbalsta visu valsts iekārtu, visu atbalsta šo te mehānismu. Pēc būtības, ja tāds dziļāk paskatāmies, tad šodien visa pasaules iekārta, visa sistēma, sākot no sociālām, visām morālas ētikas normām, par ko mēs runājam, viss ir vērsts uz to, lai cilvēks izmirtu. Ja, mēs vienkārši to tā kā neievērojam tādā īstermiņā, jā, bet patiesībā viss likumdošanas, viss kārtība. Tas matriarchāts ir sačakarēts matriarchāts. Jā, viņš darbojas, šobrīd ir matriarchāts mūsu pasaulē. Jā, mums kāpēc stāst, ka mums ir patriarchāts. Patiesībā mums ir matriarchāts, jo visi vīrieši zem tupeles sēž. Vīrieši varbūt ieņem kaut kādus amatus, bet viņi sēž zem tupeles, jo viņi dara to, ko viņiem liek tur sievietes.